Barības papildinājumi, ko var pievienot jebkuru suņa maltītei, ir dabiskās probiotikas. Un no tām ir jogurts bez piedeva un parastais kefīrs. Un izvēloties jogurtu un kefīru vienmēr varētu ņemt mazliet liesāko versiju nekā treknāko, un ļoti svarīgi, ka tas ir bez garšām, bez pievienotām krāsvielām, tāpēc, kad dažādi saldinātāji suņiem ir toksiski, un jogurtā un kefīrā ir pienskābes baktērijas, kas ir dzīvie mikroorganismi, kas atbalsta labvēlīgu suņu zarnu trakta darbību. Un fermentētos, jeb vienkārši skābētos kāpostos arī ir ļoti daudz labvēlīgās baktērijas, kas atbalsta veselīgu suņu zarnu trakta darbību. Un viens variants ir, ka mēs to nopērkam veikalā, bet daudz labāk būtu, jo mēs šos gan kāpostus, gan arī citas dārzeņus skābētu mājās paši, un tad nepievienotu klāt sāli, jo arī liels sāls daudzums suņiem var būt toksisks. Un pats svarīgākais uzturpagātinātājs, jeb barības papildinātājs, ko dot jebkuram sunim noteikti ir zivju eļļa, kas satura omega augstskābes. Un es ieteiktu izvēlēties tieši to zivju eļļu, kas ir specializēti taisīti suņiem. Un tikai tāpēc, ka tajā būs daudz lielāku šo augstskābu koncentrāciju, jo suņiem vajag krietni vairāk nekā cilvēkiem. Un lai arī komerciālajās barībās ir dažās pievienotas klāt zivju eļļa vai, pieņemsim, zivs ir šīs barības sastāvā, tomēr jāņem vērā to, ka augstskābes ir tāda viela, kas ļoti ātri oksidējas. Un īpaši tad, ja mēs sunim pērkam ļoti lielu barības paku, katru dienu to varam vaļā, šajā barības pakā tiek iekšā skābeklis, un šī zivju eļļa vienkārši oksidējās. Un zivju eļļai, protams, ir ļoti plašs iedarbības klāsts, sākot jau ar to, ka tā uzlabo ādas veselību, mazina ādas niezi, īpaši alerģiskiem suņiem ieteicams ir. Tāpat arī uzlabo kaulu veselību, tostarp arī zobu veselību. Zobi paliek stingrāki, kauli arī paliek spēcīgāki, darbojās arī kā pret iekaisuma līdzeklis un palīdz arī preventīvi cīnīties pret kancerigēno šūnu veidošanos. Un arī varbūt interesants fakts, kad uzlabo suņu arī kognitīvās spējas, jeb smadzeņu darbību.